Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem. Ir tik daudz veidu, kā Dievs regulāri demonstrē savu mīlestību un rūpes par tevi, bet mēs to palaižam garām, jo mēs domājam, ka tā ir tikai nejaušība vai sakritība, vai pat nezinām, ko domāt. Bet patiesībā tas ir Dievs, kas nāk mums pretī. Es esmu Joyce Maiere, un es ticu, ka Dievs tev var dziedināt it visā, kas tev sāp. Mēs runājam par tēmu, tu pats veido savu dzīvi. Un katrs var dzīvot labu dzīvi, jo Dievs neuzlūko cilvēku no vaiga. Viņš saka, ka viņam ir labs plāns priekš tevis. Priekš tevis, un neviens netiek izlaists. Dieva apsolījumi ir ikvienam, kas tic. Bet es teikšu, ka tev ir jābūt apņēmībai, lai to iegūtu, jo velns mēģinās to nozagt. Tātad tas nav tā, ka, tas ir jauki, es te vienkārši pagaidīšu, līdz kamēr mana labā dzīve atnāks pie manis. Nē, tev būs jāpēta Dieva vārds, jāstājas pretī ienaidniekam, jāstāv stingri pārbaudījumos un grūtībās, jāmācās, kā uzticēties Dievam un likt viņu pirmajā vietā, visās dzīves situācijās. Un zini, mūsu dzīve ar Dievu ir kā ceļojums. Un patiesībā dzīvē svarīgāks ir pats gājums, nevis galamērķis. Mēs patstāvīgi augam, es vēl projām augu, tu audz. Un kad Jēzus atgriezīsies pēc mums, Bībelē ir teikts, ka mēs tiksim pārveidoti vienā acu mirklī. Un man patīk domāt par to šādi, lai kas arī ar mums vēl nebūtu kārtībā, un lai kur mēs arī atrastos. Vienkārši šādi. Dievs to visu sakārtos un pabeigs. Es nedomāju, ka Dievs būs vīlies par kādu, kas nav pilnībā nobriedis, bet neskatoties uz to, viņš vēlas redzēt, ka mēs turpinām virzīties uz priekšu. Turpini virzīties uz priekšu. Es tiešām ticu, ka mūsu attieksmei ir milzīga nozīme tajā, kāda ir mūsu dzīve. Tāpat arī es ticu, ka Dievs vēlas, lai katram no mums ir laba dzīve. Un es ticu, ka katrs var dzīvot labu dzīvi, neatkarīgi no tā, cik daudz grēku tu esi izdarījis pagātnē. Dievs ir gatavs tev piedot. Viss, kas tev ir jādara, ir jāprasa. Neatkarīgi no tā, kāda bija tava dzīve līdz šim, neatkarīgi no tā, cik smagi bija, viss var tikt izmainīts. Bībelē ir daži mazi vārdi, kas man ļoti patīk. Bet Dievs. Jāzepa brāļi viņu ienīda, bet Dievs deva viņam labvēlību. Un arī es varu teikt, velns gribēja iznīcināt manu dzīvi, bet Dievs iestājās pa vidu. Un zini ko? Tev arī ir tavs bet Dievs. Neatkarīgi no tā, kas notika pagātnē, bet Dievs ir par tevi. Ienaidnieks varbūt ir pret tevi, bet Dievs ir par tevi. Bībele saka, taisnais krīt 7 reizes un atkal ceļas augšā, un tas ir viss, kas tev ir jādara. Turpini celties augšā un atkal un atkal un atkal un atkal. Amen. Un pat vismazākā piepūle, ko tu ieguldi savās attiecībās ar Dievu, pavirza tevi nedaudz tuvāk tai labajai, pilnīgajai dzīvei, kuru Dievs priekš tevis vēlas. Un es ticu, ka Bībelē ir rakstīts Romiešiem 14:17, jo Dievu valstība nav ēdiens un dzēriens, tātad runa nav par lietām, bet gan taisnumu. Zināt, kas tu esi Kristu un būt brīnišķīgās attiecībās ar viņu. Vai tu baudi attiecības ar Dievu, vai tu esi mierā ar Dievu, vai tu jūties ērti viņa klātbūtnē, vai tu aptver, ka viņš nav dusmīgs uz tevi. Mans tēvs bija dusmīgs cilvēks, viņš vienmēr par kaut ko dusmojās. Un man vajadzēja ilgu laiku, lai saprastu, ka Dievs nav dusmīgs uz mani katru reizi, kad es kļūdos. Viņš nedusmojas dienām un naktīm, kā to darīja mans tēvs. Tanī brīdī, kad tu lūdz Dievam piedošanu, patiesībā par visu jau ir samaksāts un tev ir piedots.
Viss, kas tev ir jādara, ir jāatgriežas no grēka. Tas nozīmē būt gatavam no tā atteikties, atzīt to, un Dievs to aizmirst un aiznes prom tik tālu kā austrumi no rietumiem. Tas ir apbrīnojami, vai tu to saproti? Ir raksturvieta, kur teikts, ka viņš piedod mūsu grēkus sevis paša dēļ. Man tas patīk. Viņš nevēlas, lai kaut kas stāvētu starp mums, un tieši tāpēc es domāju, ka viņš mums saka piedot citiem. Tas nav priekš viņiem, tas ir priekš mums. Jo zini, kad tu esi ļoti dusmīgs uz kādu, tu nevari būt laimīgs, un tu nevari izbaudīt savu dzīvi. Tāpēc es uzskatu, ka katra diena, ko Dievs mums dod, ir dāvana, un es tiešām ticu, ka viņš vēlas, lai mēs izbaudītu katru dienu, kas mums ir. Un dažās no šīm dienām būs problēmas. Tāpēc tev ir jāiemācās uzticēties Dievam. Un tā ir pareizā attieksme, par kuru mēs tūlīt runāsim. Tā vienkārši ir paļāvības pilna attieksme. Tātad uz ko tu paļaujies? Vai tu paļaujies uz banku? Vai tu paļaujies uz draugiem? Vai tu paļaujies uz valdību? Vai paļaujies uz sevi? Zini, tu pievils pats sevi. Tavi draugi tev pievils. Valdība tev pievils. Mēs nekad nezinām, kas notiks ar bankām un finanšu sistēmu. Bet tu vari likt savu uzticību uz Dievu. Mums ir jāsāk dzīvot ar paļāvības pilnu attieksmi, un katru reizi, kad tu sāc uztraukties, atver savu muti un saki, Dievs, es tev uzticos. Saki to skaļi, Dievs, es tev uzticos. Tiklīdz velns sāk tev mocīt ar bažām, pārtrauc to domu pavadienu un saki, Dievs, es tev uzticos. Un ja tev tas jāsaka 100 reizes dienā, tad turpini to teikt, līdz viņš aiziet un liek tev mierā. Katru reizi, kad tu izjūti bailes, saki, Dievs, es tev uzticos. Es nebaidīšos, ko gan cilvēks var man darīt. Ja Dievs ir par mani, kurš var būt pret mani? Ja Dievs ir manā pusē, no kā man būtu jābaidās? Zini, ja tu māki uztraukties, tad māki arī meditēt. Bet mums nav teikts, ka mums jāmeditē par savām problēmām. Mums ir teikts meditē par Dievu vārdu. Un es stipri ticu tam, ka Dievu vārdu vajag izrunāt skaļi. Un zini, katram, kurš ir vārdu skolotājs vai sludinātājs, ir tāda īpaša misija no Dieva. Man ir prieks redzēt, kā cilvēki nodod savu dzīvi kungam. Tas ir vissvarīgākais. Bet tas, kas man vienmēr bija sirdī jau no paša sākuma, kad Dievs man aicināja mācīt, bija palīdzēt cilvēkiem patiesi iemācīties izbaudīt to, dēļ kā Jēzus nomira. Patiesi izaugt un nobriest. Nevis tikai iet uz draudzi, atgriezties mājās un nekad neizmainīties. Iet uz draudzi, atgriezties mājās un nekad neizmainīties. Dievs mani ir izmainījis. Man liekas, ka Deivam šo 57 gadu laikā ir bijuši 20 vai 25 dažādas sievietes, jo es tikai turpinu mainīties. Cik no jums ir redzējuši pārmaiņas sevī, kopš sākāt dzīvot ar Dievu? Redziet, Jēzum bija attieksme. Filipiešiem 2:5 teikts, lai jūsos ir tāda pati attieksme, noskaņa un prāts, kas bija Kristū Jēzu. Lai viņš ir jūsu pazemības piemērs. Vai jūs zināt, ka pazemība ir ciešā mērā saistīta ar uzticēšanos Dievam? 1. Pētera vēstulē teikts, pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai viņš jūs savā laikā paaugstinātu. Visas savas rūpes metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Šie 2 panti ir jālas kopā. Pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai viņš jūs savā laikā paaugstinātu. Visas savas rūpes metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums.
Kāda saistība ir rūpju mešanai uz Dievu ar pazemību? Redzi, kamēr es uztraucos, es joprojām domāju, ka varu par sevi parūpēties un atrisināt savas problēmas. Bet, kad es pazemoju sevi zem Dieva varenās rokas, es saku, es to nevaru. Es metu savas rūpes uz tevi, un es ticu, ka tu par mani parūpēsies. Redziet, Dievs nevar par mums parūpēties, līdz mēs nepārstājam mēģināt rūpēties paši par sevi. Amen. Un ziniet, viena no lietām, kas man ir palīdzējusi uzticēties Dievam, ir patiesi zināt, ka es zinu, ka Viņš mani mīl. 1. Jāņa vēstulē teikts, pilnīga mīlestība patriec visas bailes, un tā pilnīgā mīlestība ir Dieva mīlestība pret mums. Viņš ir vienīgais, kas mīl pilnīgi. Un ja mēs saprotam, cik ļoti Viņš mūs mīl, tad mēs zinām, ka Viņš par mums parūpēsies. Varbūt Viņš nedarīs visu tā, kā mēs gribam, un nedarīs visu mūsu laikā un mūsu veidā, bet Dievs tevi nepievils, un Viņš parūpēsies par tevi. Un varbūt tu teiksi, pagaidi mazliet, Dievs jau mani pievīla, jo es gribēju šo lietu, un es lūdzu par to lietu, un tas nenotika. Redzi, nav runa par to, vai mēs dabūjam to, ko mēs vēlamies. Jūs joprojām esat šeit, vai ne? Tātad Dievs joprojām darbojas jūsu dzīvē, amen? Dažreiz mēs lūdzam par lietām un lūdzam lietas, kuras domājam, ka būs vislabākās, bet Dievs zina labāk, un mums ir jāuzticas, ka Dievs zina labāk. Cik daudz no jums zina, ka Dievs ir gudrāks par jums? Bet 1. Jāņa vēstulē, man liekas, tas ir 4. nodaļas 16. pants paplašinātajā Bībelē, šī bija lieta, kas izmainīja manu dzīvi. Jūs zināt, ir konkrēts raksturvietas, pie kurām jūs nonākat dažādos periodos, un tās vienkārši jūs uzrunā un satver jūsu uzmanību. Un tas varbūt kādam citam neizklausās tik nozīmīgi, bet priekš tevis tas ir dzīves pagrieziena punkts. Un paplašinātajā tulkojumā ir rakstīts, apzināties un būt pārliecinātam par Dieva mīlestību pret tevi. Apzināties un būt pārliecinātam. Un tas, ko es no tā ieguvu, ko Dievs ielika manā sirdī, bija sāc vērot manu mīlestību savā dzīvē. Man patīk pieķert Dievu viņa mīlestībā pret mani. Man patīk pieķert viņu darām lietas manā labā, ko tikai viņš zina, ka tās ir manā sirdī. Dievs regulāri tik daudzos un dažādos veidos demonstrē savu mīlestību un rūpes pret tev, bet mēs to palaižam garām, jo domājam, ka tā ir vienkārši sagadīšanās vai nejaušība, vai mēs pat nezinām, ko domājam. Bet tas ir Dievs, kas nāk mums pretī. Es pat esmu iemācījusies. Redziet, Dievs darbojas caur cilvēkiem, un kad kāds man pasaka komplimentu, es novērtēju, ka viņi ir atļaujuši Dievam sevi izmantot, bet es domāju, ka tas ir Dievs, kas runā caur viņiem un iedrošina mani. Ziniet, es esmu ļoti daudz kam gājusi cauri pēdējā pusotra gada laikā. Salauzu kāju, bija sabojāti nervi otrā kājā, asins sabiezējums, tad vēl nokrita uz muguras un savainoja muguru. Bet ziniet ko? Dievs man ir izvedis cauri tam visam, kas bija jādara, un es joprojām esmu šeit. Bet mans vīrs man nesen teica, Deivs atnāca, apķēra mani un teica, es vienkārši gribu, lai tu zini, ka esmu ļoti lepns par tevi, par to labo attieksmi, kādu tu saglabāji visā šajā laikā, kamēr bija problēmas ar muguru. Es to pieņēmu kā komplimentu no Dieva. Es novērtēju, ka Deivs man to teica, bet es ticu, ka tas bija Dievs, kurš man to teica. Klausies, Džojs, es esmu lepns par tevi. Par to labo attieksmi, kādu tu esi saglabājusi. Un jo vairāk jūs redzēsiet, kā Dievs šādi darbojas jūsu dzīvē, jo tuvākas attiecības jums ar viņu būs, jo vieglāk jums būs viņam uzticēties. Ne tikai mazās lietās, bet arī lielās. Dievs jau ir parūpējies par jums. Amen. Un zini, jūs varbūt domājat, es gribētu, lai arī man būtu vīrs, kas izteiktu tādus komplimentus. Zini ko? Tas nav ikdienas notikums mūsu mājās. Bet pieņemsim, ka jūs esat precējušies ar kādu, kurš pat nav glābts, un jūs domājat, nu tas būtu jauki, bet es nekad nesaņemu komplimentus no savu vīru.
Zini ko? Nepieļauj sarūktinājumu par to. Ļauj Dievam lietot to, ko viņš grib lietot. Dažreiz mēs gribam kādu lietu tieši no kāda konkrēta cilvēka. Un Dievs nevar viņu piespiest to dot, bet ja mēs uzticamies Dievam, viņš to mums dos. Nu taču. Tai vietā, lai paļautos uz to, ka tu man to dosi vai tu man to dosi, un tad es sāku apvainoties uz tevi, tāpēc, ka tu man to nedod, man ir jāuzticas Dievam, ka viņš man to dos un ka viņš strādāts ar to, ko viņš izvēlas. Es gribu, lai jūs sākat vērot to, kā Dievs parādās jūsu dzīvē un parāda sevi. Amen. Es jūtos tā, it kā es strādātu pie Dieva. Un Bībelē ir rakstīts, ka viņš nekad neaizmirsīs mūsu darbu, ko esam darījuši viņa vārdā. Un es ticu, ka visu, kas man vajadzīgs, Dievs man dos. Ja viņš to nevar nodot caur vienu cilvēku, viņš to dos caur kādu citu, bet Dievs strādā caur cilvēkiem, un mums jāļauj viņam lietot arī mūsu. Pievērsiet uzmanību tam, kas nāk jūsu sirdī. Pagājušajā nedēļā man visu laiku domās nāca kāda sieviete, kuru kādreiz strādāja pie manis. Tas varētu būt pirms kādiem 10 gadiem. Un es visu laiku par viņu domāju, un tāpēc es nodomāju, varbūt man vajadzētu viņai piezvanīt. Tāpēc es piezvanīju, bet viņa nepacēla, un pēc tam atsūtīja ziņu, es esmu slimnīcā ārkārtas nodaļā, jo šorīt nokrita un salauza abas rokas. Dievs vienkārši gribēja mani lietot, lai es viņai pasaku, ka mēs viņu mīlam un ka es lūkšu par viņu. Tāpat kā Dievs grib lietot citus cilvēkus, lai kalpotu jums, viņš grib lietot arī jūs, lai kalpotu citiem. Nezinu, kā daži domā, ka Dievs darbojas, bet zini ko? Viņš strādā caur cilvēkiem, amen. Uzticies Dievam, paļaujies uz Dievu, pieņem lēmumu uzticēties Dievam. Un neaizmirsti, savu raižu atdošanu Dievam parāda pazemību. Tas parāda, ka jūs zināt, ka es nevaru to paveikt, bet es ticu, ka Dievs var. Jēzum viennozīmīgi bija uzticības pilna attieksme. Lūkas 22, 42 līdz 43. Viņš ir Ģedzemenes dārzā, un tas ir ļoti interesanti. Pagājušajā gadā es ļoti pievērsu uzmanību tam, ka 3 reizes Jēzus lūdz tēvam noņemt no viņa šo biķeri. Nevienu reizi, ne 2 reizes, bet 3 reizes. Tātad no sava cilvēciskā skata punkta viņš negribēja iet pie krusta. Viņš negribēja to pieredzēt. Bet redz, kas par lietu. Viņš vairāk gribēja paklausīt Dievam, nekā dabūt to, ko viņš grib. Un mēs mazliet vēlāk runāsim par paklausības attieksmi, bet tas, ko mēs varam iegūt šeit, ir tas, ka viņš teica, Tēvs, ja vari, noņem no manis šo biķeri, tomēr, lai notiek tavs prāts, nevis mans. Ko viņš ar to saka? Es negribu to darīt, bet es tev uzticos. Lai ko arī tu nolemtu, es tam piekritīšu. Vai mēs varētu kļūt tādi, vai mēs varētu nonākt līdz tam punktam, kur varam teikt, Dievs, šis ir tas, ko es gribu, vai arī tieši tas, ko es negribu. Bet ja tas nenotiek tā, kā es gribu, es uzticos, ka tu par mani parūpēsies. Vai tu zini, cik brīnišķīgi kļūst tava dzīve, ja tu sāksi ticēt, ka Dievs par tevi parūpēsies? Tu varēsi pārstāt būt dusmīgs uz visiem pēc kārtas, tāpēc, ka viņi nedara kaut ko. Manam priekšniekam būtu man jāmaksā vairāk, es esmu pelnījis algas pielikumu. Bet viņš to nedod, tāpēc es dusmojos, un katrā pusdienas laikā es tenkoju, cik šī ir briesmīga darba vieta. Redzi, tu tādā veidā pats sevi norobežo no iespējas tikt svētītam. Tu lūdz, lai Dievs tev dod labvēlību, un lūk, ko es tev teikšu, ja Dievs nevar panākt, lai tavs priekšnieks dara to, kas viņam jādara, viņš atradīs tev labāku darbu citur. Vai arī viņš paņems malā to priekšnieku un iedos tev citu. Dievam nekad nebeidzas veidi, kā atgādāt tev tavas svētības. Zini, man pašai bija vajadzīgs laiks.
jo es uzaugu tādā ģimenē, kurā neviens priekš manis neko nedarīja. Man bija jāsāk parūpēties pašai par sevi ļoti agrā vecumā. Un it sevišķi es neusticējos vīriešiem, jo vīrieši man bija sāpinājuši. Un kad man bija 18, es apprecējos ar pirmo, kurš man pagadījās, un tie bija vēl 5 šausmīgi gadi, kas pievienojies iepriekšējiem 18 briesmīgajiem gadiem. Viņš patstāvīgi skrēja pie citām sievietēm, bieži zaga un bija afērists. Beigās es no viņa izšķīros. Man bija spontānais aborts, un pēc tam es dzemdēju bērnu. Tajā laikā viņš jau dzīvoja kopā ar citu sievieti tikai pāris ielu attālumā no manis, un visiem stāstīja, ka tas bērns nesot viņa. Tāpēc man tiešām bija ļoti grūti uzticēties vīriešiem. Un pat tad, kad Deivs lūdza man roku, mēs bijām tikušies tikai 5 reizes, un tad viņš lūdza man roku. Tādu metodi es īpaši neiesaku, bet mūsu gadījumā tā nostrādāja. Un es viņam vienmēr saku, ka viņam bija jāaprec mani ļoti ātri, pirms viņš paspēja aptvert, ko patiesībā saņem. Jo man bija lielas problēmas. Es bieži stāstu šo stāstu, jo tas tiešām ir. Deivam tobrīd bija 26, man 23. Viņš bija ar svēto garu piepildīts kristietis, kurš ļoti mīlēja Dievu, un viņš lūdza par sievu. Un tā kā viņš ticēja, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, viņš tikās ar 3 dažādām sievietēm mirklī, kad satika mani. Viņš nesēdēja tā vien gaidot, kad Dievs viņam kādu vienkārši iemetīs klēpī. Viņš devās medībās. Un viņš lūdza lūgšanu, kas noteikti bija svētā gara vadīta, jo savā prātā viņš noteikti neapzinājās, ko dara. Bet, kad viņš lūdza Dievam sievu, viņš teica, kungs dod man kādu, kurai vajag palīdzību. Vai kāds no jums, kas grib precēties, jebkad ir lūdzis, lai Dievs dod kādu, kuram vajadzīga palīdzība? Nē, es esmu pārliecināta, ka jūs lūdzat par pilnīgi perfektu cilvēku. Āmen. Mēs bijām precējušies 3 nedēļas, un viņš paskatās uz mani un saka, kas tev kaiš? Es nodomāju, ko tu gribi teikt, kas tev kaiš, kas tev pašam kaiš? Mēs apprecējāmies 1967. gadā, un 76. gadā es tiku piepildīta ar svēto garu. To laiku sauc par harizmātisko atmodu. Un tad es sāku studēt Dievu vārdu. Un kad es izlasīju, ka sievām ir jābūt pakļāvīgām saviem vīriem, es nodomāju, te mēs esam lielās nepatikšanās. Un es atceros, kā Deivs man vienreiz teica, kāpēc tu vienmēr uzvedies tā, it kā es būtu tavs ienaidnieks. Un ziniet, es laikam kaut kur dziļi iekšienē tā arī domāju, ka vīrieši ir mani ienaidnieki. Un kad Deivs man lūdza manu roku un teica, ka mīl mani, es pat nespēju viņam atbildēt, jo es nezināju, ko nozīmē mīlestība. Katru reizi, kad kāds man bija teicis, es tev mīlu, pēc tam man sāpināja. Un es zinu, ka daudz no jums labi saprot, par ko es runāju. Arī jūs esat bijuši sāpināti. Es neesmu vienīgā šajā telpā. Daudz no jums zina, kā tas ir. Un reizēm, kad esi daudz sāpināts, tev parādās tendence neusticēties. Neusticēties cilvēkiem. Un par to arī mazliet jāparunā. Jo dzīvot skatoties uz visiem ar aizdomām ir briesmīgi. Vienkārši nožēlojami. Es atceros, kādā reizē Deivs gribēja, lai es izdaru kādu lietu, bet es to negribēju. Dievs strādāja pie manis toreiz, mācot man uzticēties viņam un būt pakļāvīgai, un es teicu kungam, kā tu vari no manis gaidīt, ka es viņam uzticēšos pēc visa, ko esmu piedzīvojis. Un tas, ko Dievs ielika manā sirdī, bija, es neprasu tev uzticēties viņam, es prasu tev uzticēties man attiecībā uz viņu.
Es neteikšu, ka ja tu atvērsi savu sirdi cilvēkiem, tu nekad netiksi sāpināts. Bet es tev pateikšu, ka ja tas notiks, dziedinātais dzīvo tevī. Mēs ceram, ka jūs izbaudījāt šīs dienas raidījumu. Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem.